Labrīt! Jūs skatāties raidījumu ar Natāliju Ābolu. Es novēlu jums brīnišķīgu dienu un pacentīšos, lai raidījuma laikā jūs saņemtu interesantu un noderīgu informāciju. Rubrikas Esiet veseli sponsors ir kompānija Nuga Best. Tās superefektīvās masāžas gultas ir devušas kustību vieglumu daudziem simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē un vairākiem tūkstošiem arī Latvijā. Kompānijas Nuga Best salonos ar sāpju un nespēka sajūtām veiksmīgi cīnās ar speciālu masāžai domātu aprīkojumu. Šāda masāžas tehnika jau sen tiek pielietota austrumos. Būtībā tā ir jauna pieeja slimību pārvarēšanai, bet tā vēl Latvijā tā īsti nav izprasta. Darbības princips ir pavisam vienkāršs. Guļot gultā 40 minūtes dienā, cilvēks izbauda ārstniecisko procedūru kompleksu. Pirmkārt, tas ir siltums, kuru izstaro speciāli nefrīta ruļļi. Tie lēni virzoties gar mugurkaulu, masē mugurkaulu. Šo metodi Pasaules veselības aizsardzības organizācija atzina par efektīgu. Latvijā ir neviens 10 cilvēku, kuri izvēlējušies šo ārstniecisko paņēmienu. Rīgā atklāti jau 9 šādi saloni un vēl pa vienam Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī. Cilvēki šeit nāk ar visdažādākajām diagnozēm. Latvijā šāda veida iekārtai līdzīgu nav. Nākt un izmantot to var kaut vai katru dienu, nemaksājot ne santīma. Daudzi pēc šādiem grupu seansiem iegādājas iekārtu lietošanai mājās. Līdz 10. oktobrim kompānija rīko akciju, kuras laikā turmāna paklāju iespējams iegādāties ar pieklājīgu atlaidi. Piedāvām saņemot vēl arī spilvenu pilnīgi par velti. Šobrīd mums notiek unikāla akcija Lielie paklāji un dāvanā turmānijas pilventiņš, kas atjauno kakla lardozi un veicina kopējo asinsritu visā ķermenī, līdz ar to asinsvadu attīrīšanos galvas smadzenēs un visā ķermenī un aptver visu lielo asinsrites loku. Kā rezultātā sakārtojas gan asinsrite, gan centrālās nervu sistēmas funkcijas, gan pat hormonālais līmenis naktī atjaunojas un ķīmiskās reakcijas organismā un elektricitāte organismā, kas mums ir atjaunojas un uzlabojas miegs, uzlabojas pašsajūta un atjaunojas spēks. Nuga Best salonos tiek gaidīts katrs, kuram nepieciešama atveseļošanās. Salona darbinieki ir pārliecināti, ka masāžas iekārta ļaus jums baudīt dzīvi. Salona adreses Nuga Best mājaslapā. Nākamā informācija noderēs cilvēkiem ar gremošanas traucējumiem. Rīta studijā mēs ierakstījām interviju ar profesoru, ārstu gastroenterologu Anatoliju Danilānu. Profesori, sakiet lūdzu, tā nav nejaušība, ka mums te ir iepakojumi ar, jāsaka, pārtikas piedevu Lepikols. Vai tiešām šo līdzekli jūs varat rekomendēt tiem, kam ir gremošanas traucējumi? Jā, var rekomendēt šo līdzekli. Kādos gadījumos? Aizcietējumu gadījumos tas ir satur šķiedrvielas, labās baktērijas satur pietiekamā daudzumā. Tā kā tā šī aspektā tas ir ļoti labs preparāts. Cik efektīvs viņš ir? Efektīvs. Daudziem cilvēkiem palīdz. Aizcietējumu gadījumos viņš palīdz diezgan daudziem cilvēkiem. Bet ar divām piebildēm, ko tas sacīšu. Pirmā piebilde. Lūdzu, Lepikols neaizvieto pilnvērtīgu uzturu, kustīgu dzīvesveidu. Un Lepikolu var pievienot tad, ja tas nelīdz vai arī tiešām nepako negribas. Tādā gadījumā labāk, lai paņem tiešām dabisko produktu jau sen no vecmāmu laiku zināmo. Tā ir ceļmāllapa vai ne labi zināmā. Tāpēc man arī patīk, jo labāk nekā ķīmisko preparātu lietot. Jā, ja tas nav vajadzīgs. Es negribu atrunāt no medikamentu lietošanas, ja vajadzīgs, tad obligāti jāklausa dakteris un jālieto medikamenti. Bet ne, Lepikols labāks būs tādi, ja nevajadzīgi gribu kaut kādu preparātu lietot. Jo blakus parādības tur praktiski laikam nekādas nevar būt. Reti kāda var būt. Bet es gribu paplašināt vēl lietu. Lepikols jau tā ir šķiedrviela. Un vispār šķiedrvielas, tostarp arī Lepikols, noder ne tikai vēdera izējas normalizēšanai, lai acis nebolītos, kas ēd uz podeņa, ja? Bet noder arī izrādās aknu darbības
sirds asinsvadu darbības uzlabošanai, pat smadzeņu darbības uzlabošanai. Tas jocīgi, Natālija, jocīgi izrādās, ka lietot šķiedrvielas, kuras neuzsūcas, viņas jau neuzsūcas, asinsritē nenokļūst, bet izrādās smadzenes darbojas labāk. Cik ilgi vajag to lietot? Viņš jau nav tā, ka kā cauries līdzeklis momentā paķert un uzreiz aizskriet uz toaleti. Tur nesakam, tam viņš nav paredzēts tādiem gadījumiem. Lepikols ir jālieto īstenībā ilgāku laiku. Svarīgi ir pareizi lietot lepikolu. 1 vai 2 teju karotes jāsajauc ar glāzi ūdens vai augļu sulas un nekavējoties jāizdzer. Tas ir jādara pirms ēšanas, nevis ēšanas laikā vai pēc ēšanas. Nonākot zarnu traktā, tas piebriest un transformējas želēveida masā, kas viegli pārvietojas un nodrošina normālu vēdera izeju. Šī želēveida masa absorbē dažādus toksīnus un arī liekās žultskābes, kas ir izejmateriāls holesterīna veidošanai. Šeit ir dažādi iepakojumi gan bērniem, gan Lepikol plus. Kāda atšķirība starp tiem preparātiem? Īpaši liela atšķirība tur nav. Visi viņi vienādi labi. Nevajag domāt, ka viens kaut kas super labāks vai stipri labāks par otru. Nē, tā tas nav. Visi jau viņi aptuveni līdzīgi preparāti, bet tiešām ražotājs jau ir paredzējis garšas īpašības vēl ko, kad bērniem tad labāk to lietot. Bērniem vai ne, un pieaugušiem, tad tas ir pieaugušiem lietot. Ja mēs summējam visu to, tad mēs varam pateikt, ka šim preparātām nav nekādas īpašas blakus parādības. To var rekomendēt cilvēkiem, kuri tādu vai šādu apstākļu dēļ maz kustās, un tāpēc viņiem... Un maz lieto šķiedrvielas. Jā. Un tādos gadījumos šo preparātu var lietot, un tas ir ieteicams tādos gadījumos. Jā. Paldies par sarunu, profesor! Lūdzu! Cienījamie klienti! Video reklāmas portāls A-Video LV radīts jūsu ērtībām. Lai kur jūs atrastos, jebkurā vietā Latvijā vai aiz tās robežām, mūsu portāls sniedz iespēju uzskatāmā veidā parādīt jūsu kompānijas darbību, nodemonstrēt firmas produkciju, preces pārdošanai vai piedāvātos pakalpojumus. Reklāmas sižeti ir klasificēti rubrikās, kas atvieglo portāla apmeklētājiem preču un pakalpojumu meklēšanu. Portāla informācija tiek atjaunota katru nedēļu pēc kārtējā raidījuma Rīts ar Natāliju Ābolu iziešanas ēterā. Linku uz savu sižetu jūs varat izvietot arī savā mājaslapā. Portāla apmeklētājiem ir iespēja atrast kvalitatīvas preces vai pakalpojumus, iegūt viedokli par jūsu firmu un radīt labvēlīgu imidžu. Portāls A-Video LV tā ir lieliska iespēja reklamēt savu firmu interneta vidē. Mūsdienu ekoloģiskie siltinātāji ļauj radīt elpojošas būvniecības konstrukcijas. Šodien māja bez sintētiskām plēvēm ir jau realitāte. Ir pienācis rudens, klāt būs arī augstā drēgnainā ziema, un kam gan negribas justies silti savā mājoklī un maksāt par apkuri mazāk kā ierasti. Kā tas iespējams, to zinās pašmāju uzņēmums RB&B būve, kas nodarbojas ar plaša profila celtniecības darbiem. Celt, remontēt, renovēt, pārbūvēt un salabot – tā ir uzņēmuma ikdiena, bet uzņēmuma trumpis ir privātmāju celtniecība un siltināšana. Uzņēmums piedāvā realizēt būvniecības projektus, kas atbilst zemes enerģijas mājas koncepcijai, nodrošina augstus komforta apstākļus un ļoti zemes apkures izmaksas. Šobrīd uzņēmums piedāvā dažādu veidu dabīgas izcelsmes siltumizolācijas materiālus. Kāpēc mēs viņus piedāvājam? Jo pateicoties laika maiņām, ceļās ar vien vairāk energoresursu izmaksas, ieskaitot degvielu, mēs esam ievērojuši. Tāpatās arī citu gadu paliek augstākas ziemas. Pateicoties tam, cilvēks sāk domāt par tekošām izmaksām, kas notiek mājā. Lai samazinātu tekošās apkures izmaksas, uzņēmums piedāvā ēku siltināšanu ar ekoloģisku materiālu. Tas ir kvalitatīvs, elpojošs, siltumizolējošs celtniecības materiāls, kuru izmanto jebkura veida ēku sienu, griestu un grīdu siltināšanā. Uzņēmums ir izstrādājis materiālu gan ar vietējo būvfiziku un tāpatās ārzemju būvfiziku speciālistiem. Materiāli, kas ideāli atbilstu Latvijas klimatiskiem apstākļiem. Materiāls tiek ražots tepatās blakus kaimiņu valstī
un saucās RBB Ekovati. Ekovati ir pārsteidzoši efektīvs un kvalitatīvs siltumizolācijas materiāls. Ekoloģiski tīrais un veselībai nekaitīgais produkts tiek izgatavots no celulozes šķiedrām, kas ir pārstrādāta makulatūra ar dabīgo sāļu pieaukumiem, tala papīrs jeb koka dabīgā šķiedra nodrošina materiāla elpošanu. Ēkās, kas ir siltinātas ar ekovati, nav nepieciešams lietot celtniecības plēvis, lai novadītu kondensātu, jo materiālam piemīt dabīga mitruma regulācija. Ekovate aizkavē arī uguns iekļūšanu ēkā, paaugstinoties temperatūrai, tā sastāvā esošā viela baroks izdala ūdeni, līdz ar to materiāls kļūst ugunsizturīgs un vienlaicīgi aizsargā ēkas koka konstrukcijas. Ekovate ir ērti un ātri ieklājama horizontālās, vertikālās un slīpās virsmās, aizpildot visas spraugas un nodrošinot lielisku siltumnoturību. Izmantojot ēkas siltināšanas metodi ar ekovati, jūs panāksiet ekoloģiski tīru, kvalitatīvu un veselībai nekaitīgu siltinājumu, dabīgu telpas mitruma regulāciju. Ziemā mājā būs patīkami silts, bet vasaras mēnešos māja saglabās patīkamu vēsumu, iegūsiet teicamu skaņas izolāciju. Pie tam jūs būtiski samazināsiet rēķinus par patērēto siltumenerģiju. Uzceļot māju, vērts padomāt par mēbelēm. Individuāls dizains ir labs veids, kā parādīt savu radošu pieeju oriģināla interjera veidošanā. Dāņu stils visa gaišā un dabīgā atbalstītājs. Šī virtuve izveidota tieši dāņu stilā. Gaismas risinājums, gaišie toņi, bet krāsas, kuras ir uz virsmas uzklātas ar rotas palīdzību, ļauj saglabāt koka faktūras zīmējumu un piedot tagad tik ultramoderno veclaiku efektu. Spilgtie dekori papildina kompozīciju un piešķir siltuma un mājīguma sajūtu. Virtuve ir viena no svarīgākajām vietām mājās, tajā mēs ikdienu pavadām diezgan daudz laika. Pēc pasūtījuma izgatavotas virtuves mēbeles ir labākais paņēmiens, kā telpā izveidot neatkārtojumu komforta un mājīguma sajūtu. Bez tam pēc jūsu pieprasījuma izvietoties kapīši un plauktiņi turpmāk iekonomēs ēdiena pagatavošanas laiku un atvieglos virtuves uzkopšanu. Individuāli piemērots mēbeļu dizains tiks saskaņots ar kopējo interjeru un iepriecinās ar savu vienreizīgumu vēl daudzus gadus. Kvadrātmetri ir ierobežoti, bet virtuves priekšmetu izvietošanai un glabāšanai vietas vajag daudz. Šajā gadījumā bez speciāla projekta diez vai varēs iztikt. Mēs ražojam mēbeles pēc individuāla pasūtījuma, gan virtuves iekārtas, guļamistabas, koridoru iekārtas. Visu veidu mēbeles, izņemot mīkstās mēbeles. Ražojam gan no lamināta, saplākšņa, MDF, finierētas. Pēc katra individuāla pasūtījuma. Kompānijā Simre iespējams arī amerikāņu zīmola Ashley Furniture luksus klases mēbeļu iegāde. Šī ražotāja sauklis ir produkcijas komforts un kvalitāte. Izmantojamo materiālu izvēle atšķiras ar savu daudzveidību. Tā ir augstvērtīga āda, mūsdienīga ādas imitācija, audumu apšuvumi un jaunums inovatīva mikrofibra. Audums, kurš nebalē un nezaudē savu krāsu. Tieši tādēļ jaunās mēbeļu kolekcijas ar lielu prieku sagaida ne tikai ASV, bet arī Eiropā. Ja pats vēlaties kļūt par savas mājas vai kabineta mēbeļu dizaina radītāju, kompānija Simra noteikti palīdzēs arī šajā jomā. Te var pasūtīt mēbeles arī pēc individuāla projekta. Bez tam jūs vienmēr būsiet apmierināti ar piedāvāto materiālu kvalitāti un to pavadošā servisa augsto līmeni. Savā nišā esam jau 14 gadus, un tas jau arī liecina, ka kvalitāte ir, par ko arī cilvēki ir apmierināti, un reklāma tā arī aiziet no cilvēka cilvēkam. Kompānija Simra ražo ne tikai mēbeles, bet arī kabeļu spoles pēc individuāliem pasūtījumiem. Visa produkcija tiek realizēta vairumtirdzniecības apjomos un tiek eksportēta uz Franciju. Tiek piedāvāti zāģu materiāli, kas domāti celtniecībai un eksportam. Produkcijas apjomi un kvalitāte tiek saskaņoti individuāli. Tiem, kas meklē kvalitatīvu santehniku, mums ir pārbaudīts ieteikums. Uzstādot šo santehnisko aprīkojumu, neradīsies nekādu problēmu, un tā izskats ilgi jūs priecēs. Smagi iespējām. Veikalā Simba priecēja zemās cenas, īpašie piedāvājumi un liela santehnikas aprīkojuma izvēle. Padariet vannas istabu maksimāli funkcionālu. Mēbeles var iegādāties gatavā komplektā, kur ietilpst izlietne, skapis ar atvilknēm, sienas skapis un skapis penālis. Var arī izvēlēties moduļu mēbeles, kas ļauj pašiem vai ar dizainera palīdzību izveidot vannas istabas dizainu.
Vannas istabas vai virtuves interjers var būt vienmēr aktuālajā klasiskajā stilā. Smalkas līnijas un detaļas. Priekšroku dodat modernajam stilam. Tad realizējiet dzīvē mūsdienīgas dizaina tendences. Lai jūsu vannas istaba kļūst krāšņa kā Brazīlijas karnevāls, ielieciet interjera pamatā nesavienojamības principu, dažādus nestandarta formas materiālus. Papildināt un atsveidzināt vannas istabas interjeru var ar tādu jūras viļņu, zilās krāsas, smilts un citu nokrāsu. Mūsdienu dušas kabīnes ir daudzfunkcionālas. Tā var būt ne tikai parasta dušošanās, to var pārvērst arī par veselīgu procedūru. Hidromasāža paceļ tonusu, veicina vielmaiņas procesus organismā, turkupirts noņem nogurumu pēc darba dienas. Aromaterapija un FM radio uztvērējs papildinās komfortu un labsajūtu. Telpu palīdzēs ietaupīt vanna un duškabīne 2 vienā. Ir arī aktuāli veikala Simba dušas kabīņu dažādu aprīkojumu speciālie piedāvājumi. Mājīgi ir tad, ja tajā ir silti. Veikalā Simba termoventilatori maksā sākot no 3 latiem. Bez tam šeit ir liels bērniem domāto piedarumu instrumentu un plašs santehniskā aprīkojuma klāsts. Bezmaksas autostāvvieta ļaus nesteidzoties iepazīties ar preču klāstu un saņemt pārdevēju konsultāciju. Ar second-hand apavu un apģērbu tirzniecību firma Venda 2 nodarbojās jau vairāk nekā 10 gadu. Jauna mitekļa mājīgumam ir ļoti svarīga logu noformēšana. Jaunākām dizaina tendencēm atbilst vieglas un funkcionālas žalūzijas. Žalūzijām ir ļoti daudz priekšrocību salīdzinot ar aizkariem. Tās nodrošina daudz vienmērīgāku apgaismojumu istabā, netraucēja gaisa plūsmai. Un, kas ir nemazāk svarīgi, to kopšana ir daudz vienkāršāka. Žalūzija izvēle ir tik liela, ka katrs varēs atrast sev piemērotu dizainu vai arī radīt to pats. Pats interesantākais jaunums tirgū, kurš ir pieejams jau 2. gadu, ir fotožalūzijas. No 10 miljoniem attēlu jūs pats individuāli izvēlēsieties to attēlu, kurš patiks tieši jums. Šādas žalūzijas būs vienīgi jums, jo atkārtošanās praktiski nav iespējama. Maz ticams, ka atradīsies vēl kāds cilvēks, kurš izvēlēsies tieši šo attēlu. Tādā veidā, dzīvojot pilsētas 1. stāvā, jūs varat logā skatīties uz Ņujorku no 60. stāva. Klasisko risinājumu piekritējiem pieejamas ne tikai jauduma žalūzijas, bet arī alumīnija un koka varianti. Tas noderēs kā mājai, tā arī neatkārtojama stila radīšanai jūsu kabinetā. Kompānija Vindekor nodarbojas ar žalūziju ražošanu jau 5 gadus. Pa šo laiku tā ir sevi pieteikusi tirgū kā atbildīgu un profesionālu ražotāju, un Vindekor piedāvātais servis raksturīgs ar savu siltumu un viesmīlību. Ja garantija ir 2 gadi, tad tas nenozīmē, ka pēc 2 gadiem mēs aizmirstam savu klientu un vairs tam nepalīdzam. Mēs vienmēr cenšamies, lai mūs atcerētos un ieteiktu citiem. Pie mums var vērsties vienmēr gan pēc 2, gan 3 gadiem. Поэтому всегда в любой момент, через 2 года, через 3 года можно к нам обратиться. Vindekor žalūziju ražotāji ar visu atbildību sniedz konsultācijas logu noformēšanai, kā arī nodrošina pilnu servisu to uzstādīšanai. Firma saņem pasūtījumus no valsts iestādēm, bērnu dārziem un skolām. Labos sieviešu apģērbu veikalos sortiments mainās vairākas reizes vienas sezonas laikā. Modernākās rudens kleitas atrodamas veikalu māja kolekcijās. Pārējot uz rudens ziemas sezonu, veikalā māja kā iepriekš priekšplānā ir sievišķība un tēla elegance. Veikalā piedāvā dabīgu audumu tērpus, kurus ir šuvuši Latvijas meistari. Noteikti, ka viens no rudens galvenajiem toņiem ir zilais. 100% zīda kostīms būs pārāks par rudens un tojošās ziemas depresiju, spējīgs viens pats minora noskaņojumu pārvērst mažorā. Veikals Maija piedāvā pircējiem kombinētas bikses ar šo sezonu tik ultramodernu ādas apdari ar vestīti, kas rotāta ziediem. Tiem, kas negrib izskatīties pārāk gotiski tēpties tikai melnā vai pelēkā, Maija piedāvājums ir atsvaidzināt melnos vai pelēkos apģērbus ar spilgtām blūzēm, žaketēm vai krekliem. Uzvelciet ko citronu zeltainu vai sapņaini rozā, kļūstiet apkārtējiem par gabaliņu no vasaras, kas pelēcībā spēs sasildīt ar savu stilīgo vidi. Šajā sezonā aktuālas ir ģeometriskās kleitas apvienojumā ar melnbalto krāsu vai citām nokrāsām, piemēram, modē ienākušo bordo krāsu.
Tieši rudenī daļā dzimuma pārstāvēm rodas vēlme ģērbties ne tikai skaisti, bet arī silti. Adītas kleitas, jakas un tunikas spējas apmierināt gan estētiskās prasības, gan arī radīt komforta sajūtu. Tāda kleita labi izskatīsies ar siltām pusgarajām zeķēm vai īsbiksēm. To var izrotāt ar dažādiem aksesuāriem, jostu, šalli vai adītu saktu. Laikā, kad dārzā noziedējušas krizantēmas, kleitas ar puķu rakstu tika aktuālās šajā vasarā, viegli pārgājušas rudens ziemas sezonā. Apvelkot šādu spilgtu un vienlaicīgi atturīgu kleitu rodas romantisks noskaņojums, un no rudens grūtsirdības pāri nepaliks nekas. Tērpa papildināšanai māja veikalā iespējams piemeklēt somu, kura ir šai sezonai aktuālajās krāsās un apdarē, kas izgatavota Latvijā no dabīgas ādas. Tādu bordo krāsas somu vai somu ar kažokādas apdari var iegādāties tieši te. Veikalā māja katra sieviete spēs piemeklēt sev kleitu, svārkus vai kostīmu, kas izcels viņas figūru. Tērpus var iegādāties ierodoties veikalā māja, tirdzniecības centrā Mols, Galerija Rīga, Olimpija, Jāņa ielā 3. Pagājušā nedēļā skaistumkopšanas salonā Poetika dejoja tango. Vakara gaitā notika arī atbilstošas kosmētiskās līnijas pirmā prezentācija. Poetika ir radīta latīņamerikāņu atmosfēra tango ritmā un uzaicināti daudz viesi. Make Up Forever piedāvā jaunu kolekciju ar nosaukumu Black Tango, kas raksturo šī rudens galvenās tendences. Priekšplānā ir sievišķība, artistiskums, krāsu piesātinātība, atklāsme un nepiesakts melno mežģīņu kārdinājums. Ideja radās Make Up Forever radītājai Danijai Sancai ceļojumā pa Argentīnu. Paletē ietilpst 4 jauni akva krīma toņi, rubīna, smaragda, piesātināta safīra toņi uz dziļi melnās krāsas bāzes. 4. tonis – ziloņa kaula izceļ melno nokrāsu celu atspīdumu. Salona vizāžisti nodemonstrēja, cik aktuāli ir šajā sezonā lietot jaunu kosmētiku. Tango tiek dejots vaigs pie vaiga, tāpēc tonim jābūt nevainojamam, lūpkrāsai jābūt nevainojamai, un neviens no šiem produktiem nedrīkst atstāt krāsu uz partnera sejas vai apģērba. Visam jābūt dabīgam, dramatiskam, seksuālam, kaislīgam, tāpat laikā ļoti tīram un ļoti sievišķīgam. Драматично, сексуально, страстно и в то же время очень чисто, очень женственно. Make Up Forever tēma ir vienmēr uzticīga tradīcijām un profesionālā grīma augstajām prasībām, radot noturīgu kosmētiku. Jaunajā Black Tango līnijā vēlmi objekts visām kļūs Aqua Rouge, šķidrā lūpu pomāde, spīdums, kura ir krāsām piesātināta un papildināta ar vanila spīdumu. Arī nagu laka, kas ir piemērota acu ēnām. Tango kaislīgo ritmu iedvesmoti konkursā piedalījās vizāžisti, lai radītu minētās tēmas kopējo tēlu. Katra konkursanta modeļu tēls bija pārdomāts līdz sīkumiem. Grims, matu sakārtojums, tērps un katram sava personīgā rozīnīte viņa tēlā. Bija tīkliņu ideja, bet tā nepārāk labi saskanēja kopā ar rozēm. Rezultātā radās ideja to uzzīmēt. В итоге пришла идея нарисовать вот так вот с камешками, как бы чтобы все это переливалось немножко все. Visus tēlus vērtēja kompetenta un profesionāla žūrija profesionālās Latvijas stilistes un vizāžistes Žanas Dubskas vadībā. Šajā žūrijā ietilpa visi populārie Rīgas vizāžisti un alternatīvā žūrija Bruno Bīrmanis, aktrise Zana Vaļicka, raidījumu vadītāja Natālija Jābola, kā arī daudzi citi populāri cilvēki. Mēs izsludinājām šo konkursu, lai izdaļotu rudens laiku noskaņu, kā arī uzsvērt mūsu brenda noteicošo lomu. Tās ir tieši Black Tango stila vēsmas. Mēs redzējām lielo atdevi un attieksmi, kā uz šo interesanto piedāvājumu reaģēja vizāžisti. Pēc Jevgenijas teiktā dalībniekus novērtēt nebija viegli, jo visi bija pamatīgi gatavojušies. Demonstrējot tēlus, modeļi dejoja tango. Dažam ļoti svarīga ir tehnika, citam tīrība, citam svarīgs ir kopējais tēls, citam iznāciens. Pēc tēlu prezentācijas tiesnešiem izdevās pieņemt galīgo lēmumu, pirmo vietu piešķirot Naģeždai Bodrovai un viņas oriģinālajam melnās tango dāmas tēlam. Jaunajā kosmētikas Make Up Forever līnijā koncentrējusies visa tango būtība vienā tēlā. To varēs iegūt ikviena sieviete, apmeklējot salonu Poetika.
Monētas no dārgmetāla ir ne tikai solīda dāvana, bet arī laba investīcija. Pērkot un pēc laika pārdodot senās monētas, var labi nopelnīt. Šis brīnišķīgais zelta ezītis ar briljantu atstiņām ir patiesi ekskluzīvs un lepnumu izraisošs priekšmets numismātikas salonā Coin Invest. Šādu monētu iegūt savā īpašumā ir patiesi liela veiksme. Pasaulē šādi zvēriņi ir tikai 1000 eksemplāru. Kaut arī ezītis ir Baltkrievs, tomēr kaimiņu valsts bankās viņa vēl nav, un tā nav vienīgā kompānijas darbinieku trofeja. Salonam raksturīga senu Krievijas monētu kolekcija, kuras ir laistas apgrozībā līdz 1917. gadam. Kad tur ir rokās tādu rubli, mazliet aizraujas elpa. Iedomājieties tik, cik rokas to turējušas. Iespējams, ka tā ir atradusies jūsu vecmāmiņas maciņā, vai arī jūsu vectēvs maksājis ar to kādam senam amatniekam. Tās īpašnieku jau sen vairs nav šai saulē, bet metāla aplīša dzīve vēl turpinās. Pameklējiet līdzīgus priekšmetus savās mājās, jo par katru pagājušā gadsimteņa rubli vai kapeiku ir iespēja saņemt iespaidīgu naudas summu. Speciālisti veiks bezmaksas novērtējumu, un ja monēta izrādīsies īsta, par to jums samaksās mūsdienu valūtā. Jāatzīmē, ka salonā ne tikai uzpērk monētas un antikvāras lietas, bet arī pieņem tās realizācijai. Starp citu, te tiek gaidīti gan pārdot gribētāji, gan investori. Nav nekāds noslēpums, ka ieguldījums retajās monētās ir viena no drošākajām investīcijām pasaulē, kas nav pakļauta inflācijai, pasaules krīzēm un politiskajām intrigām. Investēt monētas ir ļoti izdevīgi ar to, ka katrai monētai ir sava tirāža un tā nepalielinās. Kura banka to ir izlaidusi, tāda tā arī paliek. Mēs piedāvājam investēšanai interesantas monētas ar mazu tirāžu. Iepazīstieties, tie ir mūsu zemes lata attālie radinieki. Netālu izvietojušies arī jubilejas laika biedri Sniegavīra, Eglītes, Zvaniņa un Stārķa izskatā. Tām arī ir laba cena. Tiesa, pārdot tās var ievērojami lētāk kā pie senčiem. Coin Invest var realizēt ne tikai vērtīgas dažādu valstu monētas, bet arī medaļas, ordeņus, veclaiku porcelānu un sudraba izstrādājumus. Starp citu, sudrabu šeit pērk par augstāko cenu pilsētā 40 centīmu par gramu. Pieredzējuši kolekcionāri nespēs paiet garām šiem aksesuāriem, albumiem, katalogiem, kapsulām un monētu attīrīšanas līdzekļiem. Lauksaimniecības bizness ir ienesīgs tikai tad, kad nauda jaunās tehnikas iegādēji ir ieguldīta lietderīgi. Lai atvieglotu katra dārzkopja un augļkopja darbu, nepieciešama kvalitatīva un stipra lauksaimniecības tehnika. BBC Grupa apvieno vairākas neatkarīgas kompānijas, kuras katras strādās savā nozarē – tirdzniecībā, finansu operācijās un grāmatvedībā, ražošanā, transporta un lauksaimniecības jomās. Kompānija oficiāli pārstāv vadošās lauksaimniecības tehnikas markas Eiropā, kā arī realizē tās servisu apkalpošanu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās pēcpadomju valstīs. BBC Grupa piedāvā par ražotāju cenām pirkt laika gaitā pārbaudītu tehniku no Itālijas, Spānijas un Francijas. Kopumā kompānija pārstāv 27 lauksaimniecības mašīnu ražotājus. Mūsu kompānija VBC Grupa darbojas tirgū vairāk nekā 4 gadus un pārdod lauksaimniecībai nepieciešamo tehniku, komunālo un industriālo tehniku, kā arī rezerves daļas. Запчастями, в том числе сервис оказываем, услуги и по продаже и так далее. Ņemot vērā klienta vēlmes, viņa iespējas un darbības specifiku, VBC Grupa profesionāļi palīdzēs izvēlēties piemērotu tehniku. Kompānijas vadītāji personīgi ir pavadījuši laiku ražošanas vietā Itālijā un tāpēc zina par piedāvāto produkciju visu un pat vēl vairāk. Šajā sezonā liela interese ir par rotējošo arklu rušinātāju. Cilvēki to vēro un izsaka savas domas. Ir ļoti liela interese par šo tehniku. Tikām izstādē Rāmava, izveidojuši tās demonstrāciju, un vēl šobrīd mums ir ļoti aktuāla tehnika ķiploku audzēšanai un novākšanai. Ну и, конечно, у нас актуальность очень большая сейчас на данный момент техника по выращиванию, уборке чеснока. Katram traktoram VBC Grupa atradīsies pēc izmēriem piemērots rotējošs arklis, bet no mašīnas jaudas būs atkarīgs degvielas patēriņš un patiesais izdevīgums Latvijas zemniekiem. Kamēr karstā Spānija ieņem līdera pozīciju starp Eiropas valstīm ķiploku ražošanā un eksportēšanā, Latvijā aug pieprasījums pēc šī raksturīgi smaržojošā un specifiski garšojošā dārzeņa stādīšanas un novākšanas mehanizēta procesa.
VBC grupas spāņu partneris kompānija Brock piedāvā Latvijā izmēģināt praksē spāņu ierīces ar 20 gadu vēsturi. Es pārstāvu Gigi Brock kompāniju. Kompānijai ir 50 gadu vēsture. Ķiploku tirgū mēs darbojamies jau sen un esam specializētās profesionālās tehnikas, kura domāta ķiploku audzēšanai un novākšanai ražotāji. Tā ir 20 gadu pieredze ražošanā, izstrādē, jaunu ideju un risinājumu meklēšanā. Это 20-летний опыт уже на рынке производства, разработки, поиск новых идей, решений. Ja esat ieinteresēti šīs dārziņu kultūras audzēšanā, tad darām zināmu, ka VBC grupa ir arī stādāmais ķiploku materiāls sakot no 4 latiem. VBC grupa vienmēr ir par efektīvu un rentablu produkta ražošanu. Lauksaimniecības darbos traktori bieži vien darbojās paaugstinātās slodzes apstākļos. Lai darbs neapstātos, ir ļoti svarīgi saulaicīgi piemeklēt drošu rezerves daļu piegādātāju. Uzņēmums Latrak Latvijā jau 2 gadus nodarbojas ar meža un lauksaimniecības tehnikas aprīkojuma tirdzniecību. Viens no būtiskākajiem kompānijas piedāvātajiem produktiem ir izturīgas pretslīdes ķēdes meža, celtniecības un lauksaimniecības traktoriem, smagajiem un vieglajiem auto un kvadracikliem. Tās nodrošina teicamu caurgājību jebkurā gada laikā. Uzņēmums piedāvā nevienu plašu un daudzveidīgu pretslīdes ķēžu klāstu, bet arī kvalitatīvu aprūpes servisu, tādējādi rūpējoties par sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Otrs svarīgākais produkts, ko uzņēmums piedāvā, ir tvertnes degvielas uzglabāšanai un transportēšanai certificētas atbilstoši Eiropas valstu prasībām. Piedāvājumā ir gan tērauda, gan plastmasas tvertnes ar papildus iegādājamām iekārtām. Latrak meža tehnikas piedāvājumā ietilpst frontālie iekrāvēji traktoriem, kas paredzēti lauksaimniecības un celtniecības darbiem, kā arī dažādu kravu transportēšanai. Kausi, apaļkoksnes pārvietošanai, vinčes, kas atvieglo meža darbus, slapjās, kā arī grūti pieejamās meža cirsmās. Tāpat arī ātri un efektīvi malkas skaldītāji ar profesionāliem rezultātiem, kas būs noderīgi katrā lauku saimniecībā. Lauksaimniecības tehnikas klāstā ietilpst visa veida kausi, kas lieti noderēs ikvienā zemnieku saimniecībā. Bēram kausi, ko var izmantot graudu, lobarības, šķeldes transportēšanai. Akmeņkausi ātrai un ērtai akmeņu novākšanai no lauka. Siena ruļļu satvērējs ruļļu pārvietošanai. Pacēlājs mēslojuma maisa transportēšanai. Latrak jaunākā tehnika nodrošina pilnīgu gatavību ziemai. Sniega lāpstas, šķūri, lauksaimniecības celtniecības traktoriem, smagajām mašīnām, ceļa uzturēšanai. Sniega pūtēji, traktortehnikai, kā arī smilšu kaisītāji. Uzņēmuma pakalpojumu klāstā ietilps nevien tehnikas pārdošana, bet arī piegāde Baltijas reģiona robežās. Bez tam arī uzstādīšanas un apkopšanas servis, kas apliecina uzņēmuma profesionalitāti un lojalitāti pret katru klientu. Ir pienācis laiks astroloģiskai prognozei nākamai nedēļai. Vārds Aleksandram Sokolovam. Labrīt! Man ir prieks ziņot jums, ka septembra un oktobra sākuma saspringtie astroloģiski aspekti būtībā beidz savu sagraujošu darbību. Šonedēļ pirmā nedēļas puse un arī šodiena ir ļoti harmoniskas dienas, kad darbojas spēcīgi un harmoniski aspekti. Būtībā 9. oktobris ir diena, kad bija vērojama ļoti harmoniska aspekta, Saules un Jupitera aspekta kulminācija. Bet tas nenozīmē, ka šodien un rīt aspekts vairs nedarbosies, jo viņam spēks būs līdz 19. oktobrim. Tamdēļ viss, ko mēs darīsim, notiks uz kāda labvēlīga pamata un jāizmanto šo brīnišķīgu laiku. Šodien trešdiena ir diena, kura ir ļoti labvēlīga, lai sarunāt, apspriest, parakstīt varbūt kaut kādas lēmumus, kaut kādas domas izteikt, kuras ļaus mums risināt finansiālos jautājumus. Vienīgi, ko jābrīdina, ka nedēļas beigās
jāuzmanās, lai nebūtu trauma, sevišķi vīriešiem, bet arī ar vīriešu draugiem, ja mēs varam noformulēt un uzstādīt sev priekšā kaut kādas nopietnas problēmas, tad viņas būs risināmas, pie tam varbūt ar ļoti oriģinālajā veidā. Nu, un tad visiem veiksmi! Raidījuma nobeigumā laika prognoze nākamajām 7 dienām. Tiksimies pēc nedēļas.